Es šobrīd atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja teritorijā, bet faktiski šodien mums stāsts nebūs par muzeju, bet par teritoriju. Un ne tikai par muzeja teritoriju, bet ar diezgan platu teritoriju, kas man aiz muguras ir redzams un jums labajā pusē. Kādreiz faktiski šeit sākās Rīgas-Jelgavas dzelzceļš. Domas par Rīgas-Jelgavas dzelzceļa būvniecību faktiski ir vēl senākas nekā ideja par Rīgas-Daugavpils dzelzceļa būvniecību, kas bija pirmais Latvijas teritorijā pilnībā uzbūvētais dzelzceļš. Un atļauja tika saņemta arī gandrīz vienlaicīgi būvēt dzelzceļu uz Jelgavu, bet toreiz tā nerealizējās, un 1867. Gadā vēlreiz uzņēmēja grupa nodibināja akciju sabiedrību, kur saņēma arī atļauju būvēt šo te Rīgas-Jelgavas dzelzceļu. Tā kā tobrīd neviens patstāvīgs tilts pāri Daugavai Rīgā vēl nebija uzbūvēts, un arī būvēt dzelzceļa tiltu šai sabiedrībai atsevišķi nebija pa spēkam, tika nolēmts gala staciju Rīgā izvietot tieši šeit, faktiski tuvāk tas sanāk Akmeņu ielai. Un Akmeņu ielā joprojām, Akmeņu ielā 19 atrodas daļa no tās sākotnējās pasažieru galvenās ēkas, kas šeit arī Rīgas-Jelgavas dzelzceļa vajadzībām tika uzbūvēta. Kāpēc tikai daļa? Tāpēc, ka tā bija uzbūvēta saskaņā ar projekta norādēm uz projektu, tā bija uzbūvēta mūra konstrukcijā. Malējie spārni abi bija koka konstrukcijas celtnes, un Pirmā pasaules kara gados gāja bojā. Pirms tam, kad ēka bija pilnībā uzbūvēta, tās garums bija aptuveni 80 metri, gandrīz futbola laukuma garumā, tā kā varat spriest, cik apjomīgi bija šī te sākotnējā ēka. Jā, tur bija ne tikai pasažieru vajadzībām telpas ierīkotas, protams, arī vilcienu kustības vadības vajadzībām, cik toreiz tā bija sarežģīta. Tas ir cits jautājums, ka telegrāfis tam vieta bija. Un, protams, arī Rīgas-Jelgavas dzelzceļa valdei, jeb direktoriem, tur bija atsevišķi konferenču zāli ierīkot, vairāki pat sabiedriskās ēdināšanas punktu, restorāns un bufetes. Tā kā ēka bija diezgan labi izplānota un arī diezgan biezi apdzīvota, un vietas tur pietika visiem. 1873. Gadā atklāja vilcienu kustību no Rīgas uz Bolderāju, un tad tika uzbūvēts arī pirmais pastāvīgais tilts pāri Daugavai. Tad bija apvienotais dzelzceļu un gājēju tilts, arī zirgu pajūgs tur varēja braukt. Un radās iespēja vismaz pasažieru vilcienus no Jelgavas kursējošos aizvirzīt uz Rīgas centru, kas, protams, bija daudz pareizāk un daudz izdevīgāk pasažieriem, jo no Akmeņu ielas bija izbūvēts uz Rīgas centru peldošais tilts, bet tas pastāvēja tikai vasaras periodā. Pareizi sakot, tā, kad nav ledus Daugavā, un tur bija zināmas grūtības tikt vispār pāri Daugavai, tad, kad ledus bija sakustējies, piemēram, pēc pavasarī. Tad tādu iespēju varēja nebūt pat nedēļām ilgi. Tādēļ Rīgas-Jelgavas dzelzceļa pirmajiem pasažieriem tas bija zināms izaicinājums, kā nokļūt Rīgas centrā. Bet, jebkurā gadījumā dzelzceļš šeit ienāca, faktiski visā tā platumā no Akmeņu ielas līdz Uzvaru bulvārim. Te tika izbūvēta šī te Rīgas stacija. Tad, kad pasažieru vilcieni sāka kursēt līdz Rīgas centram, tad šeit bija galvenokārt kravu operācijas, un faktiski tikai kravu operācijas. Vienu brīdi, tad, kad Rīgas-Jelgavas dzelzceļa sabiedrība tika izpirkta un iegāja tā dēvētajā apvienotajā Rīgas Orlas dzelzceļā, šo staciju sāk dēvēt par Rīgu 3. Bija tad Rīgas 1. stacija, tā, kur tagad arī šobrīd atrodas Rīgas pasažieru centrālā stacija, Rīgas 2. stacija uz 13. janvāra ielas, un šeit bija Rīgas 3. stacija. Taču 1904. gadā to vienkārši pievienoja Torņakalna stacijai, un tā arī sanāca, ka šis ir Torņakalna stacijas kravas pagāms, jeb kravas parks. Tātad te tika apstrādātas kravas, un arī šīm te kravas operācijām tika pakārtotas tās celtnes, kas kādreiz kalpoja pavisam citiem mērķiem, kā piemēram Latvijas dzelzceļa vēstures
muzeja galvenā ēka, tur bija lokomotīvu un vagonu remonta darbnīca, un aiz manis redzamais lokomotīvu depo. Šīs te ēkas kļuva par vienkāršām preču noliktavām un tādējādi turpināja savu eksistenci jau citā statusā. Aiz manis mazliet var vēl redzēt arī tādu pelēku necilu ēku pirms Nacionālās bibliotēkas. Tur bija ierīkots arī sākotnēji remonta darbnīcas, vēlāk tās pārtapa par specializētām elektrotehniskām remonta darbnīcām, un tur tika ražoti gan zižļu aparāti, gan izgatavoti pulksteņi un vēl daudzas ļoti nepieciešamas ierīces dzelzceļam, kas starpkara periodā faktiski viss tika ražoti šeit pat uz vietas. Padomju varas gados šeit bija liels noliktavu komplekss, arī Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja galvenā ēka bija nodota tā dēvētai dzelzceļnieku apgādei, un šeit bija teritorija, kas bija grūti, faktiski gan piekļuvi bija grūti, gan arī diezgan piesārņot tā bija, un līdz ar Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja izveidi tā tika sakārtot un atkal sāk funkcionēt, varbūt neatbilstoši tiem sākotnējiem mērķiem, bet atbilstoši labākajiem principiem, kādā mēs varam izmantot dzelzceļu. Es ļoti ceru, ka arī depo liktenis kādreiz būs tikpat labvēlīgs depo ēkai, un tas kādreiz papildinās Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja teritoriju, un būs arī lielākas iespējas šeit novietot papildus eksponātus, bet, protams, zināms izaicinājums ir arī Rail Baltica dzelzceļa būvniecība, kuras ietvaros krietni pamainīsies pievedceļi, piekļuvi muzeja teritorijai, bet nākotnē, jebkurā gadījumā man izskatās pozitīvi.